3. oktobrī atzīmējam skolotāju dienu. Skolēni sveic skolotājus ar smaidiem, ziediem un labiem vārdiem. 12. klases parūpējās par dienas pasākumiem sirsnīgā gaisotnē. No rīta sveicināja skolotājus ar pašsagatavotiem našķiem un vēlējumiem. Tad vadīja stundas 1. un 3. klasē un vēlāk skolotājiem organizēja saliedēšanās pasākumu, kurus skolotājiem lika iejusties skolēnu ādā. 9. oktobrī skolēnu pašpārvalde uzņēma sociālā pakalpojuma centra Tilts apmeklētājus mūsu skolā. Dalībnieki spēlēja boče un iepazinās ar spēles noteikumiem. Turnīra beigās tika apbalvotas komandas un uzvarētāji saņēma centra dalībnieku veidotās medaļas. Piektdien, 17. oktobrī Kuldīgas novada jaunieši piedalījās ikgadējā fórumā Noķer savu jaudu, kur kopīgi diskutēja par jauniešu līdzdalību un iespējām novadā. Fóruma laikā dalībnieki piedalījās darba grupās, dalījās pieredzē un meklēja veidus, kā attīstīt personīgās un profesionālās prasmes. Noslēgumā jauniešus uzrunāja Samanta Tīna un pasākumu papildināja muzikāls priekšnesums un sponsoru balvu izloze. Ejam intervēt! Nāčurp, mums vajag interviju. Nē. Nāčurp! A few minutes later. Kas tev visvairāk patika jauniešu fórumā? Man patika viss, it īpaši burgeri, fotobūti un, protams, Samants Tīns priekšnesums. Kolosāli. 20. oktobrī norisinājās Eiropas parlamenta vēstnieku skola 2025.–2026. mācību gada atklāšana. Pasākuma laikā notika plaņa diskusija ar Eiropas parlamenta deputātiem Ivaru Iebu un Rihardu Kolu, kuri dalījās pieredzē par politikas veidošanu Eiropas Savienībā. Dienas gaitā dalībnieki piedalījās dažādās darbnīcās un interaktīvās aktivitātēs, iepazīstot diplomātijas un sadarbības nozīmi mūsdienu Eiropā. Celies, puika! Labi, vecais krabi! Kā tu gāji Eiropas parlamenta vēstnieku skolas atklāšanas pasākumā? Bija jautri, gāja labi, uzzināja daudz lietas par Eiropas Savienības vēstniekiem, paēd labu ēdienu un vienkārši labu laiku pavadīja. Paēdz jaunies, laimīgs jaunietis. 21. oktobrī skolām pašpārvaldes prezidents Aleksis Ratinieks pārstāvēja skolu un Kuldīgas novadu Nacionālajā jaunatnes fórumā, ko organizēja Latvijas jaunatnes padome. Šis bija pirmais šāda veida fórums Latvijā, kurā piedalījās jaunieši no visas Latvijas un kopā ar dažādu nozaru ministriem, Saeimas deputātiem un ministru prezidentu diskutēja par dažādām jauniešiem aktuālām tēmām. 29. oktobrī notika 10. klašu iesvētības, jeb fukši. Tēma 80. Tur jaunie 10. pildīja dažādas izaicinājumus, centās atminēt, kas kastēs iekšā, dzēra mistiskos dzērienus, pildīja aerobiskos vingrinājumus un rādīja modes skati. Par uzdevumu neizpildīšanu tos apšļāca ar ūdeni un vai lika tiem dzert atkārtoti kādu no gardajiem dzērieniem. 29. oktobrī Ventspils valsts 1. ģimnāzijā notika jauniešu konference Jaunietis digitālajā laikmetā, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni. Tās laikā skolēni un eksperti diskutēja par tehnoloģiju ietekmi uz jauniešu dzīvi. Notika lekcijas, pieredzes stāsti un praktiskās darbnīcas. Konference tika rīkot, lai veicinātu jauniešu digitālo pratību un izpratni par mūsdienu tehnoloģijām. 30. oktobrī norisinājās Erasmus Plus jaunatnes līdzdalības projekta Tilts aktivitāte Ielūkojies politikā. Diena, kad VPKV jauniešiem bija iespēja ēnot Kuldīgas novada pašvaldības darbiniekus, te izskaitā deputātus, domes vadību, būvvaldi, pašvaldības policiju un jurista darbus. Ēnošanas noslēgumā visi jaunieši arī piedalījās ikmēneša domes sēdē, kur deputāti balsoja par novadā svarīgiem jautājumiem. Novembra mēnesī norisināsies Erasmus Plus jaunatnes līdzdalības projekta Dari aktivitātes patēriņš un paradumi. Pirmā nedēļa, otrreizējo materiālu nedēļa, kurā būs atvērta brīvbode no 3. līdz 8. novembrim multifunkcionālajā zālē. Tā ir lieliska iespēja skolēniem un skolotājiem patīrīt savus skapjus un plauktus. Ik viens drīkst atnest lietojamus mantus vai apģērbus, kā arī paņemt kādu mantu vai apģērbu sev. Un tas viss
Pilnīgi bez maksas! Otrajā nedēļā vienas dienas kafejnīca. 10. novembrī Mārtiņa dienā pašparāda pārtus par kafejnīcu. Paņem līdzās sīceni un ņem uzkot kaut ko no mūsu ēdienkartes. Trešā nedēļa – ilgspējīgo pusdienu nedēļa. 19. līdz 21. novembrī – nedēļa, kad ēdīsim videi draudzīgāk. Vairāk zivis un augu izcelsmes produktu, mazāk gaļas. 4. nedēļa – silto džemperu nedēļa. 24. līdz 28. novembrī uzvelc savu silto džemperu, lai skolā ietaupītu siltuma enerģiju. 8. novembrī skolā norisināsies projekta diena Atrodi savu izaugsmes iespēju, kuru organizē skolas pašpārvalde projekta kontakts ietvaros. Projekta dienā piedalīsies visi skolēni no 4. līdz 12. klasē. Skolēniem būs iespēja pilnveidot dažādas līderības prasmes. 4. līdz 5. klasē – komandas veidošanas aktivitātes. 6. līdz 7. klasē – konfliktu risināšanas tēma. 8. līdz 9. klase varēs stiprināt savus projektu rakstīšanas prasmes, prezentējot savas idejas jauniešu un skolas vadības komisijai. Labākā ideja saņems līdz 400 eiro finansējumu. Savukārt vidusskolēni dosies uz Kuldīgas jauniešu māju, kur viņiem būs iespēja prezentēt un aizstāvēt savas idejas Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvjiem par jauniešiem draudzīgu Kuldīgu. 11. novembrī skolā atzīmēsim Lāčplēša dienu. 1. klasē norisināsies erudīts. Kas es esmu? 2. līdz 3. klasē norisināsies erudīts, ko tu zini par Latviju. 2. līdz 12. klasē norisināsies kustību izaicinājums Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, kur skolēniem dažādās klašu grupās būs iespējams sacensties un parādīt savu spēku sacensībās. Par interesi piedalīties var vērsties pie saviem sporta skolotājiem. 13. novembrī kopīgi svinēsim Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, jeb Latvijas 107. dzimšanas dienu. Kultūras centrā ar koncertu stāstu Latvijas veidošanās Latvijas skolas somu ietvaros, kur skolēni kopā ar mūziķu Mārtiņu Kanteru meklēs atbildes uz dažādiem jautājumiem par dažādiem notikumiem, kas noveda pie Latvijas valsts veidošanās.